Šausmu stāsts, baidieties. Es esmu šokā vispār, ko tie cilvēki raksta. Līdz Latvijai vēl šausmu stāsti par medicīnas pakalpojumiem Turcijā nav aizgājuši. Gan jau, ka ir. Ja man būtu jāizvēlās dzīvot vispār bez zobiem vai doties uz Turciju, veikt kaut kādas medicīniskās manipulācijas, tad es izvēlētos pirmo variantu, tas ir dzīvot bez zobiem, izraujot zobus un brauc mājās, lai dzīst. Cik bezatbildīgi, ko tādu ieteikt citiem cilvēkiem, šausmas, un ja nedzīst, ir komplikācijas, ja rodas iekaisums, lidos uz Turciju ar sepsi? All my life! Jā, bija tāds gadījums, aizbrauc viens raud zobu, viņam bez narkozes rāva ārā, viņš dabūja sirdstrieku. Palika tai krēslā, viņam izgriez ārā nieres, aknu izņēma un sirdi. Un ar to beidzās viss viņa darīšana. Āmen, lai viņam viegls smilts. Tātad es neizvēlēšos staigāšu savu tukšo muti, tas ir skaidrs, cik bezatbildīgi var ieteikt kaut ko, ja nedzīst tie komplikācijas. Lai nebūtu komplikācijas un nekādas problēmas, ir jātiecās pret savu ķermeni normāli. Pirmkārt, tu nevari tur dzert un smēķēt un vēl kaut ko, un tad braukt tur zobus likt un saskrūvē zobus, implants uzreiz aiziet uz pīpā, vakarā paņem aiziet uz barči kaut kādu alu, vīnu, kas tie rūkstošie, kaut ko tādu obligāti vajag pa virsu, tā, lai ir viss tur tās seps un viss tie iekaisumi. Ko te jums, tukšs tas būrīts galīgi ir? Protams, ka kaut kāda infekcija kaut kas var būt, bet vajag skatīties līdzi vai kop, un ja ir kaut kāda tur dabūna tur iekaisumi, aiziet Latvijā pie tā ārsta, ja izrakstīs tev antibiotikas, apskatīsies, ko tad tu aizlidos ceļojumā kaut kur uz nedēļu, kaut kur atpūsties, tev kaut kas iekaisīs, tad tu fiks leks lidmašīnā un lidos uz Latviju, kur tu dzīvo, tu aizies pie vietējā ārsta, tev izrakstīs antibiotikas, apskatīsies kaut ko, ko var gvalst kaut kādas muļķības. Rakstam komentāros par šitiem te tukšpaurīšiem.